Ir tāda kompānija, Southwestern Company. Viņi ir bāzēti Amerikā un tā tālāk, kas svīsta, ja, kas skrēj. un viņi ir bāzēti Amerikā, viņi ir Nešvilā, un viņiem ir jau vairākus gadus ir connections ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Un katru gadu rekrutēja students, lai viņi brauktu uz Ameriku, pārdot grāmatas un pelnīt naudu. Dažiem tas izdodas, dažiem tas neizdodas. Es pastāstīšu par savu pieredzi, kā man tas bija. Viss sākās tā, ka man pazvanīja viena igaune. Un, protams, kā jau igauni runā ar savu igauņu akcentu angļu valodā, un pa telefonu tas ir tiešām neiespējami saprast, ko viņi runā. Tīpaši viņi runā ātri. Es 3 reizes prasīju, can you please talk slowly? Un tad viņa beigās jau ok, sāk runāt. Un tad viņa mani rekrutēja, tas bija kaut kāds marts, kaut kas tāds. Rekrutēju, mums bija vairākas tā kā to pateikt latviski? Atlases kā? Tā kaut kas tāds, mums bija face-to-face conversations tā kā. Mēs tad runājām, viņa austījās, vai viņa saredz manī kaut ko tādu, lai viņa mani uzņemtu savā komandā. Un tas viss beidzās tā, ka es aprīlī biju kā pabeidzis šo atlasi, es biju tik uzņemts, un māja vidū es nopirku biļeti. Biļets īstenībā. Labs jautājums īstenībā. Es nopirku biļeti par 600 latiem turpat pakaļ. Tas ir normāli, bet var dabūt daudz lētāk īstenībā. Es pirku sanāk kaut kādu pusmēnesi, divas nedēļas pirms izbraukšanas tā, ka man sanāca tā diezgan pasālīt. Bet ir igauni, kas atrada par kaut kādiem 400 latiem pat. Un, protams, ja jums ir vēl karte, Amerikas karte, bankas karte, tad jūs varat dabūt to vēl lētāk. Tas ir diezgan muļķīgi, tā ir. Ja, es arī tāpēc saglabāju Amerikā bankas kontu, lai es vienkārši varētu nākamās reizes nopirkt jebkurā pasaules vietā lētāk biļetes. Tas tā kaut kā, nezinu kāpēc. Nu jā, un tad es nopirku to biļeti, aizbraucu turieni, un tad sākās nedēļa treinings, par ko mums bija iepriekš igauņi stāstījuši, ka tas ir tā kā grūti un tā. Visi jau, protams, jā, es to varu, man smags darbs, tas tā kā no bērnības un tā tālāk, bet tā nav. Piemēram, viens tāds highlights ir tāds, ka jūs izdzen ārā, ja tā ir Nešvila, tas nozīmē, ka tur ir plus 40, plus 35, plus 40 kaut kas tāds ļoti mitrs. Tu izēj ārā un izskaties apmēram kā es tagad. Tas nozīmē, ka ļoti mitrs, high humidity, kā viņi saka. Un, ja nebūtu, piemēram, kaut kādu kondicionieru istabiņās, tas, man liekas, tur nomirtu. Bet izdzen ārā un liek, ka visu dienu nostāvēt saulē. Visu laiku tev jāpraktizējas tā pārdošana, tu nostāvi saulē, nosēdi, un tu pierod pie tā beigās. No sākuma ir grūti, daudz ģība, protams, bet pārsvarā mēģināt. Bet pie tā piereda. Un visiem beigās viss kārtībā bija. Pēc nedēļas treniņa pasaka tikai pašā pēdējā naktī pirms izlidošanas, uz kuru štatu vispār lidosi. Mēs nopērkām biļetes, un mūsu menedžers nopērka, kas jau zināja. Mēs nopērkām biļetes un aizbraucām, es pateicu, ka mēs braucam uz Jūtu, uz Ogdenu, un mēs tur tā mēs sākām. Īstenībā tā ir ļoti traka pieredze, un visi tagad klausās, varbūt liekas tā diezgan muļķīgi, ka stulbenis kaut kāds aizbrauc uz Ameriku, ne? Bet tā īstenībā no sākuma bija pat, kā mēs bijām tādi neaptaisi cilvēki Amerikā, jo tur viss savādāk, un arī mēs, piemēram, aizbraucām uz Ogdenu, mums pašiem vajadzēja sameklēt, kur mēs dzīvosim. Ja tu nevari sameklēt, lūdzu, sēdi viesnīcā, tur dzīvo, bet maksā daudz vairāk nekā tu, piemēram, maksātu viesģimenē. Un mēs atradām viesģimeni. Kā mēs to atradām, tas arī ļoti labs stāsts. Pārsvarā Amerikā ir ļoti ticīgi cilvēki, un mums ieteica meklēt tādu baznīcu, tādas ģimenes, kas piekristu mūs hostot. Un Jūtā tieši tas, ka mormoņi. Kāds ir dzirdējis par mormoņiem? Jā, tādā melnā tādā. Jā, viņi staigā mājām, tie saucās mormoņu misionāri. Viņiem kādreiz bija Tas ir labs jautājums. Tā, kurš nezina par mormoņiem, tad viņi nedzer alu, nedzer alkoholu jebkādu, nelieto tēju, kafiju, kur vēl narkotikas vai seks pirms kāzām pilnīgi izslēgts tas ir. Kolu dzer, un īstenībā viņi, jā, bet tā viņam it kā rakstīs tajā grāmatā, es apdevoju, protams, The Book of Mormon, tāda zila grāmatiņa,
Viņi man tādu iedeva uzdāvinājumu, un tur bija rakstīts, ka viņi nedrīkst dzert neko, nedrīkst lietot neko tādu, kas varētu kaitēt viņu veselībai. Viņi, protams, to dara, bet attiecās tas tikai uz kafiju un tā, ka nedrīkst un tā. It kā nedrīkst. Jo es arī, tā kā es biju pa vairākām mājām, es redzēju, ka dažiem tur kā netīšām ir kafijas buņžiņas un vēl kaut kas tāds. Un parunājos arī ar dažiem Amerikas tētiem. Viņi pateica, ka īstenībā viņiem tur ir viens mazs savs buņžiņa stāv un dažreiz viņi ar draugiem aizbrauc, bet tā tas viss notiek pa kluso un aiz aizvērtām durvīm. Nē. Vismaz ne Jūtā. Es to... turpinot to. Mēs aizgājām uz baznīcu. Mēs bijām no sākuma vienā baznīcā. Tur bija, tā attieksme, viss ok, blā, blā, blā. Bet, neviens tā kā nepieteicās. Aizgājām uz otro baznīcu un tikmēr arī pirms aiziešanu no vienas uz otru baznīcu mēs, protams, gājām pie durvīm, klauvējām. Do you happen to know anybody who have free rooms for rent or something? Un tad neviens arī, protams, nepieteicās, izņemot viena ģimene. Tā kā viņi piedāvājās, mēs pie viņiem aizbraucām menedžeri, viņi beigās atteicās. Mēs atteicāmies, viņi prasīja pārāk lielu īri, $500 par basement vai apartment. Kurš nesaprot angļu valodu? Jūs saprotat, ja? Ideāli. Basement apartments ir pagraba dzīvoklīs tāds, jā. Ja kaut ko nesaprot, droši prasiet. Tad mēs bijām otrajā baznīcā un tur mums pieteicās tāda Padma, viņai ir tāds vārds, tāds dīvains vārds, tāpēc, ka viņa indieta īstenībā. Viņa atbrauks uz Ameriku, bija aptrucējis ar Jeff un Padma Randalls, viņi sauc. Ļoti forši cilvēki, ļoti atvērti. Viņi mūs uzņēma, viņiem ir liela māja. Viņi ir tā saucamie empty nesteri, tas ir, tie, kam bērni jau aizgājuši prom no mājām, bet liela māja, daudz gaļam istabu. Viņiem bija kaut kādas 5, mēs 3 no tām izmantojām, viens bērns tikai viņiem bija vairs palicis mājās. Mēs bijām tieši 3 džeki, kas bija pie viņiem dzīvoja. Un tad mēs ar viņiem tur parunājām, mēs aizbraucām ar menedžeri kopā, jo menedžerim arī ir jāapstiprina, vai vispār tā ģimene izskatās tāda, kas mums varētu hostot vai nē, jo ja ģimene ir tāda nelabvēlīga attieksme pret, piemēram, pret mūsu darbu, tad tas, protams, mūs tā kā vietnīgi down un tā. Un tad mūsu menedžeri ar apstiprinājumu, tad mēs sākām pie viņiem dzīvot. Tas tā par māju. Bet jā. Nē, tas bija jūnijas sākums, izbrauc jūnijas sākumā uz turieni. Tas bija 3. jūnijas izbrauc uz turieni. Pirmā nedēļa bija Nešvilā, pēc tam no Nešvilas uz Ogdenu. Ko vēl? Kurš no jums kādreiz ir klauvējis tā pie mājas durvīm, kādam prasīs kaut ko? Ko jūs dariet? Ja tā drīkst jautāt? Es meklēju braukusi uz Masalacu, un man tur nakts mājas, tur, kur es sēdēju. Tur mainījās situācija, tad es gribēju tur palikt, un tad es gāju, tā es arī meklēju. Cik tas bija viegli, vai tas bija grūti? Vienā atteica tādēļ, kad man dēls, viņš bija, un viņai nepatīk puikas. Tad mums atteica, ja? Tad mums atkal pateica citur, un tad mēs aizgājām citur, tur bija ļoti labi. Tur patika puikas. Tur nekas nebija. Tad jūs no 2 atvedāt vienu, kas... Jā, no 2, man nebija vairāk, jā. Bet vienalga, tā ir pieredze, tāda ir. Man arī citur ir bijis Latvijā šāda pieredze vasarā, ka pilnīgi nezināmā vietā un var atrast tur palikt. Tā tur tie cilvēki, ka neatdrošinās. Jā. Jums kāda pieredze? Es tā kā putekļus sūcējis tirgoju. Jūs arī izcēlus forši? Pamēģināju. Un tas vairāk tā kā, lai sevi norūdītu, saskarējā. Pilnīgiem svešiniekiem, kuri ļoti skeptiski noskaņoti. Mēneša laikā es uzstādīju ļoti labus rezultātus. 3 putekļus sūcēju. Cik laikā? Pirmā mēneša laikā. Man kaut kāds 2 dienu vakar, pēcpusdienu līdz pašam vakaram, kaut kāds 4 līdz 9. Tā kā mēneša laikā tas sanāk kaut kāds 11 dienas. Ja tie kirbītis? Nē, tie bija luks. Es nesāku slabēt, jo es Es arī nesāku tirgot uz grāmatas. Es īstenībā satiku vienu profesionālu salesmanu, kas tieši tirgoja putekļu sūcējus. Viņš man pastāstīja tik daudz no jūsu darba specifikas, kā jūs ievēlināt viņus un tā. Tur jums, jā. Es jums teicu, jūs stāstat savu. Es teicu atcerējos, stāstu nedēļu iepriekš.
meita tieši tā kā jūs, bet viņi nokļuva pie Meksikas robežas Amerikā. Un tieši tāda pat, un tu teici, ka tā pieredze, kas ir bijusi, tā neatkārto. Tieši tas pats variants. Pēc arī, labi, es sākšu, tad, kā mēs sākām strādāt. Mums izdalīja menedžeris pateicis, tur sāc tur. Sāka, protams, visdraņķīgākajos rajonos, kur ir narkotikas, arī ir sliktāki cilvēki. Kāpēc to tā dara? Lai tu vismaz spētu sev iestāstīt, pārbaudi, vai tu no sākuma spēj vispār strādāt, vai tu esi gatavs sevi mentāli noskaņot tam darbam, ka tu iesi, lai arī kas tur būtu. Protams, ka ir bijuši kaut kādas draudīgas situācijas, bet par tām vēlāk. Un arī šajos rajonos, kāpēc ir vieglāk tirgot, tāpēc, ka cilvēki ir daudz atsaucīgāki. Tādā ziņā, ka viņi, poor to poor. Tas nozīmē, ka cilvēks, ja viņš ir ar mazākiem ienākumiem, viņš, protams, tevi sapratīs labāk nekā tur kaut kāds bagātais pirksti gaisā, ka viņš tur tā pastāstīja, mums neko nevajag. Nopelnīt var, jā. Tas viss no sākuma tu ieliec kaut kādas, diezgan naudas, lai tu vispār uz turieni aizbrauktu. Biļete, tad vēl kompānija jāsmaksā par sampliem, vispirms un viss kaut kas tāds. Bet reāli no katra pārdotā tu dabūji 40%, un lētākais, ko var pārdot, laikam bija Kidsbox, tur tās, kuras diezgan bieži gāja. Tas bija no vienas seta tu dabūji apmēram $70. Tā, ka tas ir no viena sēla. Dienā listējas ir 2-3, kā normāli ir. Katru dienu to pašu komplektus ņemam. Ne, mums vienkārši bija sampli, ko mēs paņemam. Amerikāņi īstenībā traki cilvēki tādā ziņā, ka mums iedod samplus, viņi paraksta līgumu, ka viņi saņems, iemaksā parasti pusi naudu vai arī kredītkarti iezvanam, un mēs viņiem piegādājam tās grāmatas tikai vasaras beigās. Un tas ir diezgan liela uzticība. Latvijā, man liekas, tas būtu tāds diezgan neiespējami, jo neviens te neticētu, bet viņi to zina. Arī es satiku daudz, kas ir apkrāpti, bet viņi kā tas tā, ok. Nē, pilnīgi ne, nekad. Bija viens gadījums, ka man bija jau sample books jau riktīgi, tāds jau, apdriskāts un tā. Un vienai ģimenei nebija tā kā naudiņas priekš visu lielā komplektu. Es saku, labi, vismaz tur par pusi cenu, gandrīz vai daudz mazāk cenu nekā vajadzētu, un pārdot to sample book. Un vienalga es uzvārījos, jo tas sample books mums nāk par $20-30 kaut kur tā. Es viņu pārdevu 60 laikam. Tā. Tas tā, un tad mēs vasaras beigās, tā piegāda vasaras beigās, kas ir ļoti grūti. Tā ir jāatrod cilvēki mājās, kuri nav mājās, tur viņiem ir lielāks hassles. Traki. Ko lūdzu? Jā, pats ir piegādājumi. Man pirmā mašīna, ko es nopirku, ir Amerikā nopirkta. Es joprojām tur stāvu, bet es uzrakstīju titulu uz viena cita džeka vārda. Ceru, ka viņš viņu iesniedz, savādāk man joprojām tur ir mašīna. Tas tā. Un par degvielu cenām, ko visi parasti prasa, kā tur degvielu maksā. Pilnīgi var neuztraukties. Man bija ļoti lēta mašīna, es nopirku par $400 tādu Chevrolet Corsica. Tādu Eiropā nav, varat nemeklēt. Bet viņai ir 3 litru V6 motors, benzīns. Bija pilnīgi vienalga par to degvielu. Nezinu, nedēļā kādi $60 maksimāli ielēja, un es varēju izbraukāt visur, kur vajag, un es nebraucu saudzīgi, jo, zinu kā, 3 litru V6 motors, gribas izmēģināt, ko viņš spēj vispār. Un vēl tas, ka Amerikā ir cilvēkiem visiem ir lielie traki, zināt, tie pick-upi. Tādi kā Latvijā tas ir, tā kā, kur tev tik mazs pick-ups. Tur viņiem ir tādi ritieni līdz šejienei pārsvarā, un pilnīgi bezjēdzīgi V10, V12, un kad tev naktī guļot V12 dīzeļa traks pabrauc garām gar māju, tas ir šausmīgi, tu vienkārši piecēlies vakarā, par nakti un tagad, kas notiek, kur traktori brauc. Tā, jā, Jūtā nedzer, pīpē, bet narkomāni gan bija. Viņi ir diezgan draudzīgi un tā. Nopietni, es viņu satiku uz ielas un autobusos. Satiku arī, dažreiz gadījās ar autobusu braukt, vēl nebija mašīnas. Viņam var pamanīt, ka narkomāns, ja viņam nav zobu, viņi kaut kādas tur, es nezinu, kaut kādas, nezinu kā Latvijas, viņus nosaukt, kaut ko tādu viņi tur rija. Un it kā jau viss izgājuši to probāciju, vēl kaut ko tādu draudzīgi, bet vienalga mums tādu viesģimeni pastāst, tikai labāk tādiem nepinās un kāpēc viņam nav zobu. Un mēs tā vienmēr tā, ok, viņi jau piesēdies viņiem blakus, viņi tur sāk runāties visu kaut kā un tā. Un jā, autobus arī ir
ļoti reti, ka viņiem tāda tramvaja, kā mums nav, viņiem trolejbusu nav, viņiem ir autobusi, un arī tā cilvēki tā reti izmanto. Bet manā štatā pozitīvais bija tas, ka par autobusiem, kam vajadzēja tikai fiksētu maksu, maksā $2,50. Un tad var braukāt to visu dienu bez mazai, cik tur 2 stundas pārsēšanās un viss, kas ir diezgan lēti. Es zinu, ka man čoms bija Kalifornijā, un viņam sanāca par braucienu no vienas puses uz otru samaksāt $83. Viņš, protams, kā latvietis īsti nesamaksāja. Īstenībā mēs tēlājam visur studentus, un mēs esam eiropieši, mēs esam studenti, mēs nekā nesaprotam, ko jūs mums vispār prasat, un aizējam prom. Un tad viņi, nu labi, šoreiz atlaiž.